2020. gadā satiksmes ministrija nāca klajā ar plānu, kas paredzētu svarīgākos Latvijas pilsētas savienot ar 4 joslu brauktuvēm maģistrālēm, proti 2 joslas vienā un 2 joslas otrā virzienā, kur maksimālais ātrums būtu 130 km/h. Šī iecerē savienotu, piemēram, Liepāju ar Rīgu, Jēkabpili ar Rēzekni, Daugavpili un citiem svarīgus Latvijas posmus. Un es uzskatu, ka tas ir vajadzīgs Latvijai, tīpaši tādos svarīgos posmos kā Liepāja, Rīga, par ko jau vairākus gadus runā sabiedrība un kur pašreiz, diemžēl, notiek ļoti bieži nāvējošas sadursmes. Tajā pašā laikā pašreizējā satiksmes ministrijas vadība no progresīviem saka, ka tā iecerē neesot realistiska, bet galvenā prioritāte pašreiz ir Rail Baltica uzbūve, kur izmaksās mums 10 miljārdus eiro. Tātad 3 reizes dārgāk. Uzrakstiet komentāros, ko jūs domājat, ko Latvijai vajadzētu būvēt. Automaģistrāles vai arī bedīgi slaveno Rail Baltiku.